kaut kādu lielāku bedru stikla birst. Nē, tu... Man apsniegt. Tā, labrīt, draugi, mēs esam ieradušies pie Sandu un mums šodien būs ceļojums uz Priekuli. Sanda, kur mēs šodien braucam? Mēs braucam uz Paplaku, labrīt. Paplaku? Paplaku. Tas ir, ko teicu, uz Priekuli. Nu, tas ir gan rīz Priekuli, bet nav Priekuli. Man izstāst nopietni vlogeri. Tu esi ritīgi nopietns vlogeris. Šodien mēs visiem Paplakas drifteriem bāzīsim šito milzīgo kameru sejā. Es, ja kas pats sev vēl neesmu baigi pieredzi filmēt, tad viņi tā kā jūs nebrīnāties, ja es kaut kādā momentā bišķi netrāpu. Šodien ir Sanda aparāts, viņš mūs vedīs uz Priekuli, un Sands pēc tam viņu vēl dos slīpi. Es riktīgi ceru to, kad Sands neieliks kaut kur, un ka es nepalikšu Priekulē, jo man pēc tam ir darīšanas. Vo, bišķi salons attīrīja priekš manis, jā? Pareizi. Reku man ir fresh cuts, šarauts manai frizierai Kristiānai. Kāda situācija? Mēs braucam vesels 5 mašīnas no Liepājas. Nu 4 mašīnas izstās nopietni, viena mašīna teica, ka ir aizvakar nopirkt. Un tas ir 61. Es domāju, ka viņš jau viņa grāvī baigi negribēs ielikt. Bet pārējie bembisti un ļoti nopietni bembisti. Nu, ja Sands viņiem draudzējās, gan jau viņi tikpat atcīs, cik Sands. Šodien būs drifts. Brauksim padriftot pa lauku. Kāds censoņi ir uztaisījis, cik es sapratu, 3 km trasi, kur var vienkārši gāzt. 3 km trasi? Jā. Sands teica, ka viņš 3 km 7 minūtes brauc. Jā, tur kaut kā tur tā interesanti sanāk. Es to trasi nemērīju, negāju, bet nu gan jau, ka tur ir tie 3 km, jo nu, tur ir ko izpausties. Sanda, mēs bez zubs brauksim? Nē, to neskaties. To mēs plīt atrisināsim. Būs interesanti, būs ļoti interesanti. Kas tieši būs interesanti tādā liekas? Kupens. Tās tur būs viegli noķert, jo visur ir, kā jau uz lauku, zemākās vietas ir ūdens, tur ir ledus, tur ir interesanti. Man vēl nav driftmobīls, kā vienmēr. Skatītāji nezina neko par driftmobīļiem. Es braucu filmēt, principā kā Sands driftos. Mums būs vēl viens tikai no Liepājas vēl. No Liepājas vajadzētu būt vēl 3. Es nezinu, ko sagaidīt, bet nu, es skatītāji zinu to, ka nav bijis Viģiks, man liekas, kaut kāds 2 vai 3 nedēļas. Un es zinu to, ka vajag aizbraukt kaut ko nofilmēt. Jo gan jau, kad es driftošu, tas Sands ar filmēs, ne? Nu jā, nu varbūt iedosim tev arī šodien. Pamēģināt savus rokas izkustināt. Būtu jau stulbi tev nolocīt taču. Kur tu uz lauku nolocīsies? Tur ir tā burvība, kad tu vari gāzt un tev ir tikai kupens, jo viss ir viens vienīgs lauks. Nu labi, redzēs. Tu man var kādu buferu atlaust, tad to arī visu beigtos, bet nu... Nu, uz 48 buferi nav dārgi. Es paņemšu no tavējā. Tā skatītāji to nezinu. Tā, mēs atbraucām pirmie no mūsējā Liepājas ganga. Būs labs, būs saķeri robi šodien. Būs saķeri? Jā, saimnieks izbraucis ar zāģiem pa trasi. Čau, Roberts. Kārlis, balodīts. Tu arī plīnās tā kā balodis? Jā, mēģināšu. Bļē, nu ir ātrums arī bišķi. Labi. Bļēj! Viss kārtībā, nē, ar dirs. Ir lāpus, tā ir parāk malā. Mēs esam izbraukuši pusapulu un izstūmuši 2 mašīnas. Nu, jā, ātrāk bišķi. Man patīk tev tas, ko tu dari? Rāk tev ārā tavs teiši to. Tev pa buferu tu līka uzsīši vienu šito lābs. Nu var pamēģināt ar atspērienu. Nu mēģināt. Tagad vismaz iku iekāpt. Uj, tev āķis ir?
Man vismaz ir kārtīgs uzdevums katrā drift pasākumā, esmu galvenais stūmējs. Sans ir normāli sagatavojies īstenībā. Izbrauks vai stumt? Neizroc bedra galvenais, iešopājies. Zajebīs! Tu tā bija domājis? Jā. Bļo, šitas apels ir labs vecīt. Cik viņš tur daudz ar tajā grāvi? Ev, neies viņai. Vecīt, tu man liekas tikai pa grāviem. Es bišķi aizrāvos. Supariks. Sand varēja jau mašīnu neatstāt pašā vidū. Es domāju, ka vajadzētu iet. Es jau nav baigi uzsēries, es jau to sniegu nošūru. A, tu pa logu izlīd? Jā. Kāda sajūtas pagaidām, Sandi? Ir labi. Mazāk lēdu un būtu vēl labāk. Es to sen nebiju tik priecīgi dzirdējis. Labi, jebać, cik man gadi! Bļaļ! Tikai ūdens vādī. Sandi prātīgi, bļaļ, jo man ir rūpēs! Labi, perfekt! Tagad bēm nenonest tikai. Alēns neiztē vietā noparkojās. Labākā šodienas ideja bija uzvilkt darba zābakus. Jo izrādās, ka Sanda mašīna ir eskorta mašīna šajā pasākumā. Lai jūs saprast, tas ceļš ir uzargts, lai ķipa neslid. Ar zāģiem nobrauks, lai neslid, bet apakšā vēl ir ledus, vēl traktoru pēdas. Karoč, šitā lauka īpašnieks uzarka tā kā to ceļu, lai viņš tā kā nav tik līdzens un slīd mazāk. Bet tagad ir gala rezultātā slīd varbūt mazāk, es nezinu, jo es pats nebraucu un es esmu pirmo reizi, bet man vienkārši ir sajūta to, ka mēs pa bruģi visu laiku driftojam. Ev, slieksmi prātīgi! Šito tā pulēs vēl pavasarī. Labi, nebija. Nu, mēs bišķi uzsēdāmies laikam. Ātrums bija nāvējoši vīriem no Kobras 11. Sandrs to lāps tik droši pa mašīnu pavasarī. Viņš tā tev, Rob, šito diez var izpulēt. Ir tie liepainieki. Vo! Ir liepainieki? Jā. Pavilks ārā! Nu, huizi, viņš pavilks. Sveiki! Nu, baigās atķert arī vecīt nav. Pārtrūk.
James Dean, kāda situācija? Viņš nesagāja, bet tā kā labi nesagāja. Esam bišķi iesprūduši uz ilgāku laiku. Kas bija pie vainas līkumā? Ātrums un ledus neaprēķināja savu trajektoriju. Izgājām ārpus trases konstrukcijām un ielidojām kupenā. Kas tas? Family wagon. Evakuators. Tam čokam, kas bija pie stūras, bija kā 10 gadi. Tāpēc viņš neapstājās. Sandi. Davai, metās nost! Nekas, tūlīt kaut ko pa visiem pastum. Vecīt, redz, visiem tu palīdzēji, galā tev Ratkuš palika. Kas tā pa schēma ir ar dirsu? Vajag vēl kādu. Ne. Kaut kas tur ķipt notiek, bet ne baigi. Kāds sajūtas, kungi? Forši. Forši? Nav tāds sajūta, ka pa bruģi. Bišķi ir, ne? Ir! Labs. Mums ir svara atvieglinājumi. Kas tas ir? Nezinu, kaut kas mīksts. Es zinu, kas tas ir. Tas ir pie bumpera apakšā. Tā nebija vajadzīga detaļa. To pilns riepels, tas nieģeli. Ir. Jānobrauc malā, jāuzvāk vienu mieru pīpi, jāapstāt. Es ar tā domāju. Kādi ir mūsu nodarītie bojājumi? To nafig nevajag. To nevajag. Man arī nav, tev arī nevajag. Nu jau labāk stūrēsies. Svara atvieglojums. Pikniks? Jā. Ko tu mēģini sasniegt? Snieg. Pilns ventilātors viss. Rekomend mašīnu met slīp. Netraferētais stubā. Es tev attičāju. Kur? Pagad, davai. Paldies, blēd. Atnāc cilvēki, viņi jau uz rokām šito var izmest. Šādi neviens nenāk. Vienu reizīt izstumt jau var. Pats slikta reica nedzirdu tevi. Kā būtu, ja mēs vienkārši iet projām? Blē, vispār izklāsās kādzinos. Īstenībā varētu iet. Boiga, labi. Te baigais šlagbaums, tad tā mašīna būs, ka te kāds nāks arī tieši tāpat. izstumt. Kāds paķert? Jā, bet pa logu! Braucam! Lec virsū! Jā, vecīt. Tev normāls aparāts vispār ir. No aizmugurs var pateikt, ka tas ir Mercedes, bet no priekš. Man aizdegās arī. Aizdegās? Kādā veidā? Mans sprauslis ņēma ārā. Mans sprauslis čakarēs, tad aizdegās. Mercedes kā ir. 3.2 automāts ar sametinātu redaktoru. Bija kaut kad hidri, kad viņi strādāja. Ir pa lielam sporta tabureti ielikt un sporta stūri. Karoči, priekš tevīm viss ir. Jā, viss piekari ir amīši štoku saīsināt, lai viņš ir cietāks. Un tā pa lielam normāli. Kas ar jumtu notika? Kūlenīts. Izstāst, ka tu esi sagatavojies kaut kāds blakus, kaut kāds vēl riepu komplekti ir. Ir rezervu šipens, ir rezervu zāģi. Tā kā saimnieks ar zāģiem uz valkošu vasu neļauj braukt. Tad kā ikai. Šodien vispār ir tā diezgan augsts ziemas diena, vai ne? Un mans ilgs tāda forša pufaika, un to man uzdāvināja mans čoms no Vācijas, kas arī skatās mūsu video. Paldies tev, liela saruna, un pastieties uz Sandu. Viņam ir Mickey Mouse kapons, viņam arī to arnas uzdāvināja, viņš mums atsūtīja. Viņš teica, ka tā ir mūsu dāvana Ziemassvētkos, tā kā... Normāli ķiveri, tā kā viss turās vietā. Davai, vecīt, esmu gatavs, bet tev ir kaut ķiveri? Vēl nē! Pēc šajādi merši, man liekas, stabili kaut kāds apdrošināšana. Viņi tev krēsls bīdās? Bīdās, taurums īstenībā.
Nopietni? Jā. Zai, Tur viss. vienkārši plāks pa visu, lai nenāk to vajag galīgi iekšā. Saka, es sasildīšu kājas, ja? Jā. Bļeģis, kaut ko es apsēdos, ko tu skrūvi. Stikliem. Tāds aparāts. Kas ir tas? Dūmi, bļā, vēl no kājām eit. Īsti nav jaudas. Tas ir tikai priekš tevīm uztaisīts, jā? Personīgā vīru. Kaut kādu lielāku bedrumu stikla birst. Sagatavojušies pēdējais viss. Man tā ir jāņirst. Sandra filmē. Paldies tev. Tas ir jāhojēni, es tādu čaju. Kā viņš vēl izskatās? Šitas ir true Latvien vienkārši. Oi, oi, oi. Ej, tirs ar tādu burku un tā vēl nevar trāpīt. Vecīt, davai. Tas ir tirs sāpes. Netiks ārā. Te ir diezgan dziļi. Slieksni. Var kāpt ārā. Bet šito mēs nolauzīs, ja tu brauks uz apakaļ. Priekš nesanāca tai līkumā labi iesēsties. Šitā kaut super nostiprinātā. Sanda domā būs. Nu redzēsim. Bļeģ! Viņš pats tulīt paliks kupenā. Karoči, es izkāpu bišķi ārā, tā kā atpūsties no visu tā adrenalīna. Kopumā es esmu riktīgi patīkamās sajūtās par šito paplaks trasu un es nemaz nezināju, ka šeit kaut kas tāds notiek. Mums šeit ir diezgan daudz liepājnieku, kas atbraukuši. Tā trasa ir tiešām tāda liela, interesanta ar gariem līkumiem, tā kā var izpausties. Bišķi izdragājās labāk trasē nekā uz ceļiem un man pašam žēl, ka man nu tagad ar ko padragāt. Man ir īstenībā žēl. Tagad reāli tā jau visu laiku joko Robi. Kāpēc tu pats nebrauc? Tāpēc, kad man vēl taisās, ar ko braukt, man vēl taisās. Mers man žēl sadragāt. Bišķi jau viņu kaut ko, bišķi jau man tas mers dabūni iepīpēt, bet nu tā, pa šī tāda trasa, tur tas difuzors aizmugurē eit nost, tu ieliec kādā kupenā mīnus difuzors. Kamēr pakaļ pret kupeni atsitās. Bet tu normāli esi ieracies. Jo es saku, pakaļ astasnes aizgāja Bleiblaidā. Te, lai izraktu taku, būs bišķiņ bija jāpiehaltūrē, labi tā loku vaļāt. To sniegu jau ir, kur jāliek arī. O!
Tas ir ko mīgs, davai ņem! O, Sans nāk. Jā, vēl nāk. Mašīna rūts. Pečka strādā? Pēc, kas strādā, nav tik sūdīgi, ja godīgi. Tā jau vispār pofīgi. Jā, vien varētu tikt ārā, bļai, pusstundu jau kā ir. Bet tā, izturēja godam, neizstās par, ka durvis atskarēts. Nu, normāli, man liekas, sniegs jau mīksts ir. Es gribētu izkāpt. Vajadzētu šito norakt tikai. Pamēģināsim. Sans atkal ieslēdz sprīdīt. Saimniecībā. Dīrsa. Kas jau neftīk? Viņš jau nelikās tāds baigi niķīgs. Zupa. Nevar būt. Es neticu. Es saku, viņš ir mūžīgi dzīvotājs. Viņš ir piekus? Jā, Nu, mēs jau neizvilksim. Diezgan Es no šitā leņķa nācu, es domāju, kā viņš vispār tur tik iekšā. Bet nākamā nedēļa pussoli varbūt var atstāt. Līdz pavasarim gan jau izkusīs. Tev līdz mājām aizvedīs, davai kā pārā.